Tālāk, kur jau pirmais Latvijas pārstāvs Jānis Kozlovskis. Aplausiem sagaidām no otrās starta rindas. Un viņam blakus stāsies vācu braucējs Henri Hāf. Un tad vēl viens pilots no Vācijas, Leonards Stāshelms. Trešā starta rinda, un tad mums divi latvieši, Everts Grāvā un Klaus Žvagins. Tie mums abi trešajā starta rindā. Tieši tā atbalstam savējos. Un ceturtajā rindā mums vēl viena pārstāv no Latvijas, Patricija Neikšāne. Izvēlās ārējo malu. Un blakus viņai vēl viens vācietis, Liams Krugers. Tā kā pilns 10 junioru kroskāru fināls. Jā, pusfināli viņam nebija, viņi 10 kopumā arī ir. Attiecīgi, kādu laiciņu nav braukuši jaunieši kopš trešās kvalifikācijas, jā, kas mums vispār dienas pirmajā pusē bija. Līdz ar to noteikti nocietušies pēc braukšanas. Un jau sāk gāzēt savus spēkratus. Tradicionāli tiek parādīts dzelteno-oranžais karogs. Trasi tikko nolaistīta. Tas nozīmē, ka nedaudz slidenāk kā ierasts. Nu, turēsim īkšķi par savējiem. Kozlovskis, Grāva, Žvagins, Neikšāne. Starta tiesneša gatavībā. Īkšķīts uz augšu. Un tūlītās jau aiziet pirmais fināls FIA Eiropas kroskārtu čempionāts. Gāzi grīdā un aiziet. Labs starts padodas visiem sportistiem. Šobrīd no ārmalas Hernandes mēģina visus apdzīt. Pa iekšā redzam, ka tur Kozlovskis jau cīņā par piedestālu pozīciju. Kozlovskis uz trešo vietu. Jānis Kozlovskis paceļās uz trešo pozīciju šobrīd pēc pirmajiem pagriezieniem. Vispārējie sportisti arī pār tramplīnam sīvās cīņās. Vadībā mums bija tālāk Grieķis, un tād redzam Kozlovskis ar oranžo bagi pacēlis trešo vietu. Viņam gan, protams, sīvu cīņu priekšā. Veseli 7 apļi mums šajā finālā, un kur jau Bitī pazaudē vadību. Aiziet Grieķis Iliopolus garām. Kozlovskis turpina pa trešo pozīciju. Viņam gan tur uz papēžiem min ļoti tuvu 413 numurs Fernandes. Un tur, protams, būs ko pacīnīties, bet pagaidām redzam, ka lielisks iesākums. Žvagins augšā uz 5. pozīciju, arī viņam lielisks pirmais aplis padavies. Un tad jau mums arī ir Krugers, Stāshelms, Krugers, Neikšāne un Hāfs un Grāva. Bet redzam, ļoti, protams, slidens jāpierod pie šiem apstākļiem. Pagaidām Kozlovskis ļoti veiksmīgi ar to tiek galā. Iliopolus, Grieķis vadībā, Bitī otrais. Un Kozlovskis trešajā pozīcijā pāri tramplīnām. Hernandes ātrais spānis, gan tur patās ne pārāk tālu. Žvagins augstajā 5. pozīcijā. Un tad jau seko divi vācieši, Krugers ar Stāshelmu, tad kā 3 vācieši, Hāfs arī tur. Un tad jau arī Neikšāne un Everts Grāva. Everts Grāva gan atkrits, kaut kas nedaudz nav kārtībā viņam šobrīd, bet, jebkurā gadījumā mēs šobrīd raugāmies, kas notiek pašā priekšā, un redzam, ka Kozlovskis principā jau gandrīz vairs saķērs ir pa priekšu braucošo itālu Bitī, un te jau notiek cīņa par pašām augstākajām pozīcijām fināls. Lielais FIA Eiropas autokross un kroskārs ir šeit, Iliopils vēl aizvien, un tur mums apstājies, tas izskatās, ka ir, diemžēl, Klaus Žvagins, kurš uz tramplīna ir apstājies, dubultie dzeltenie karogi tur. Diezgan neveiksmīga vieta, nu tur jācenšas pilotam izkāpt ārā, lai viss būtu droši. Kur arī mēģina viņš izlīst, kamēr mums pārējie sportisti tagad ir prasa tālajā galā. Un viss ļoti veiksmīgi izkāpja ārā. Nu, neveiksmīgs, protams, brauciens, bet izkāpja ārā Klaus Žvagins un paliek viņa paģīts tur kroskārs augšpusē uz tramplīna. Tas jāņem vērā, protams, šobrīd braucējiem, kas brauc garām. Apdzīt tur nedrīkst, un Kozlovskis vēl ar vienu labā 3. pozīcijā. Skatās nu jau vairāk uz priekšu nekā uz aizmuguri, un redzam, ka temps viņam ar katru apli ar vien ātrāks un ātrāks. Bitī šobrīd atrodas 2. pozīcijā, Iliopils
ir pacēlies vēl nedaudz uz augšu, precīzāk atrāvies nedaudz vēl vairāk no otrās pozīcijas. Un tālāk mums jau izpārējiem piloti 4. Hernandez, Krugers, Stāstelms, Hāfs, Neikšāne un Grava 8. un 9. pozīcijā, bet mēs, protams, pievēršam uzmanību, kas notiek cīņā par augstākajām vietām, kas notiek cīņā par piedestālu. Vēl ar vienu ļoti tuvu viens pie otra ir Biti un Kozlovskis pāri tramplīnam, tur dubultie zeltnie apdzīt nevar, bet tālāk jau apdzīt pirmajā pagriezienā drīkst un var. Un dod pilnu gāzi šobrīd Jānis Kozlovskis nav pārliek tālu, viņš no šīs sudraba medaļas šajā posmā. Bet jau pacēlies uz 3. Tur mums lēni brauc, Everts Grava, viņš tiks apdzīts tūlīt par apli, viņš nobrauc maliņā, lai visus tur palaist, lai viss būtu korekti. Viņš saprot, ka viņam, diemžēl, šis brauciens beidzies, praktiski neiesācies, kaut kā ķibeli tur ir. Bet tikmēr visi pārējie turpina sacīkst. Un Patricija Neikšāne pacēlusies uz 7. vietu. Tā kā tas arī labs sniegums no viņas puses. Vismaz man iepriekš rādījās tieši tā. Henrija Hāfs palicis aiz viņas. Un kas mums notiek priekšgalā? Vēl ar vienu Grieķis vadībā Itāls 2. un Latvijas Jānis Kozlovskis 3. pozīcijā nedaudz pazaudējis distanci līdz pirmajam divniekam. Iespējams, varbūt Itāls ir palielinājis tempu un šobrīd jau mēģina iet cīņā par uzvaru. Nu, šis jau noslēdzošais aplis tik ātri. Redzam, nolūzs ritenis mums Evertam Gravam. Bet, kur mums noslēdzošais lēciens, un 1. Iljopuls, 2. Biti un 3. vieta Jānim Kozlovskim! Un finišē arī Hernandez, Krugers, Stāstelms, Patricija Neikšāne 7. un Henrija Hāfa. Sasties Vižiška 8. Bet mums ir 1. piedestāls latviešiem jau pirmajā finālā. Lielisks sniegums no Jāņa Kozlovska puses. Un, ja mēs skatāmies vakardienas brīvos treniņus vai kvalifikācijas, tur vēl ārzemju viesi bija stipri ātrāki, bet ar